Šajā nelielajā video par to, kāpēc mainsprieguma raksturošanai lieto efektīvās vērtības jēdzienu. Tātad, ja līdzstraules gadījumā spriegums laikā nemainās un ir visu laiku aptuveni ar vienādu vērtību, tad attiecīgi jaudu var aprēķināt izdalot spriegumu kvadrātu ar pretestību vai arī I kvadrātā reiz pretestību. Savukārt mainstrāles gadījumā mainstrāle visu laiku maina savu vērtību periodiski un tāpēc attiecīgi visu laiku neizdalīsies jauda, kas vienāda ar maksimālo spriegumu, nebūs vienāds ar U maksimums kvadrātā dalīts ar pretestību. Tāpēc ir vērts ieviest citu lielumu, kas raksturotu jaudu, kas izdalās uz rezistoru, pielikts ir mainspriegums. Tāpēc ir ieviests efektīvā strāvas un sprieguma jēdziens. Tātad, ja lieto vidējās vērtības, tad šāda te mainsprieguma signāla gadījumā vidējā vērtība aprēķinās vidējais. Tas būtu, ja šeit ir periods, te ir maksimums, 1 dalīts ar periodu, integrālis no 0 līdz perioda beigām, UM sinus omega t dt. Un tad, teiksim, grafiski jau var pateikt, ka par cik šie laukumi ir vienādi, šis integrālis būs 0 un vidējā vērtība ir 0. Tāpēc par signālu, kas mainās gan uz pozitīvo, uz negatīvo virzienu, tad vidējā vērtība nav labs veids, kā raksturot signālu. Savukārt, ja mums ir līdzsprieguma signāls, pieņemsim kaut vai signāls ir šādas te formas, visu laiku atkārtojas, viņam ir periods T. Šī ir maksimālā sprieguma vērtība, tad te grafiski jau var noteikt, ka šī te ir vidējā vērtība, un tā vērtība arī būs tā, kas raksturos izdalīto jaudu. Arī, ja šeit tiktu pieslēgts rezistors, un kāda jauda uz tā izdalās. Tātad mainsprieguma gadījumā, ja šeit pie mainsprieguma pieslēdz rezistīvu slodzi, tad šeit būs strāva,
Un attiecīgi, ja tas ir spriegums, tad strāva sakrīt fāzē un ir sekojoša. Tad attiecīgi jauda ir, momentānā jauda ir U reiz I, un šeit ir pozitīvs spriegums, pozitīvs strāva, tad jauda ir reizinājums. Savukārt šeit abi ir negatīvi, tad atkal ir šāda te jauda. Un attiecīgi būtu vēlams atrast tādu šeit sprieguma vērtību, kas izdalītu uz rezistora tādu pašu jaudu, kā līdzstrāva. Un tad tā vērtība daudz labāk raksturotu šo te maisstrāvu un būtu daudz vieglāk saprotams, cik tad lielu jaudu izdala šāds spriegums vai strāva. Un tad attiecīgi, lai to izdarītu, par cik šeit formulā ir U kvadrātā dalīts ar R, tad pielieto šīs efektīvās vērtības, un angliski to sauc par root mean square, tātad U efektīvā vai U RMS, tas ir R, tātad kvadrātsakne, no vidējā vērtība, tātad ņemam to pašu formulu, kas iepriekš, integrālis, un savukārt šeit tad ņemam V no T kvadrātā dt. Un tātad attiecīgi ir jāatrisina šīs te vienādojums. Tad spriegums var tikt aprakstīts, tātad U tas ir U no T ir U maksimālā reiz sinus omega T vai UM reiz sinus, tad omega ir 2pi dalīts ar periodu reiz T. Tad šo mēs varam ielikt šeit formulā un attiecīgi sanāk 1 dalīts ar periodu, integrālis no 0 līdz perioda beigām, UM kvadrātā reiz sinus kvadrātā T reiz 2pi no T dt. Un attiecīgi tad šeit ir formula sinus kvadrātam no mainīgā Z ir 1 mīnus kosinus no 2Z
dalīts ar 2. Ja? No trigonometrijas ir tāda formula, tad to var ievietot šai te izteiksmē. Un tad risinot tālāk, sanāk dalīts ar t, varam iznest priekšā, tad sanāks kvadrātā dalīts ar t, integrālis no 0 līdz t, 1 otrā, reiz 1 mīnus kosinus no 2 reiz 2 pi dalīts ar t, reiz t, dt. Tad pārveidojot tālāk, sanāk atsakne no kvadrātā dalīts ar t. Divnieku var iznest priekšā, 2 reiz t, reiz pirmo daļu nointegrējot sanāk t, mīnus integrālis no sīnusa no kosīnusa ir sīnus. Attiecīgi 4 pi dalīts ar t, un tad vēl jāpareizina ar šo te. T dalīts ar 4 pi. Tas ir no 0 līdz periodam. Risinot tālāk, tātad iegūst kvadrātā 2 reiz t, reiz ievietojot šeit iegūst periodu, mīnus t dalīts ar 4 pi, reiz sinus no 4 pi, mīnus sinus no 0. Tad rezultātā sinus no 0 ir 0, sinus no 4 pi arī ir 0, līdz ar to reizinājums šeit šis viss sanāk 0, iegūst kvadrātā dalīts ar 2 reiz t, un šis t nāk šeit, t noīsinās un sanāk attiecīgi kvadrātsakne no kvadrātā dalīt ar 2, jeb tas ir dalīts ar kvadrātsakni no 2. Tad līdz ar to var secināt, ka sinusoidālam signālam spriegums efektīvais ir maksimums dalīt ar kvadrātsakni no 2.
līdzīgi tāpat arī Strava. Un tā ir tā vērtība, ja, ko rāda multimetrs, un kas ir mūsu tīkla gadījumā 230 volti. Un tad attiecīgi var, ja ir mainsprieguma avots, teiksim, tīkls ar U efektīvo vienādu ar 230 voltiem, un mēs pieslēdzam spuldzīti ar pretestību 1 ohms, tad var izrēķināt jaudu, kas izdalās tātad U kvadrātā, U efektīvā kvadrātā dalīt ar pretestību, un tas būs 230 kvadrātā dalīt ar 1 vati. Jā, tad ļoti ērti lietojams parametrs, līdz ar to efektīvās vērtības ļoti plaši izmanto mainsprieguma signālu aprakstīšanai. Un līdz ar to var vairāk intuitīvi saprast par izdalīto jaudu, ko rada šāds te signāls.